Šodien mēs diskutējam par jautājumu, kas citu starpā būtiski var ietekmēt mūsu valsts reputāciju. Runa bija par Latvijas uzticamību, par mūsu valsts starptautisko reputāciju un spēju būt priekšzīmīgu, tiesisks un demokrātisks valsts paraugu. Stambulas konvencija pat par sevi ir starptautisks instruments, kuru mērķis ir mazināt vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Neatkarīgi no interpretācijām, diskusijām un politiskiem uzstādījumiem, šīs konvencijas pamatīdeja ir cilvēku aizsardzība. Denoncējot šo dokumentu, mēs tikai atkāptos no konkrētām saistībām, bet arī dotu skaidru signālu ārvalstīm un partneriem par to, kā Latvijā izturas pret starptautiskām vienošanām un beigās pret savu vārdu. Šobrīd Latvija ir NATO, Eiropas Savienības un citu starptautisku organizāciju dalībvalsts. Mēs paši esam gaidījuši, lai mūs respektē, atbalsta un aizstāv. Mēs vēlamies būt valsts, uz kuras skatās kā uz uzticamu sabiedroto. Tādu, kas nepārdomā un nemaina starptautiskas saistības, vadoties pēc politiskām vējbrāzmām. Denoncējot konvenciju, es teiktu, ka mūsu uzticamība tiks iedragāta. Turklāt starptautiskā vidē šāds solis tiktu interpretēts ne tikai kā juridiska atkāpšanās, bet arī signāls par Latvijas nostāju cilvēktiesību jautājumos. Tas var ietekmēt mūsu reputāciju starptautiskās organizācijās, samazināt mūsu balsi un ietekmi politiskās debatēs. Īpaši tādos jautājumos, kur mēs paši vēlamies solidaritāti. Piemēram, drošības, aizsardzības un palīdzība, ko mēs sniedzam Ukrainai. Iekšpolitiski jā, mēs varam turpināt uzlabot tiesisko regulējumu, kas attiecas uz vardarbības novēršanu, un mēs to arī darām. Taču starptautiski mēs nedrīkstam radīt priekšstatu, ka Latvija noraida sadarbību un uz kopīgi izstrādātiem principiem. Mūsu reputācija nav abstrakta. Tā ietekmē investīcijas, ekonomisko sadarbību, diplomātiskos kontaktus, un beigās tā ir iespēja mums tikt sadzirdētiem. Tāpēc kolēģi aicina mūs rīkoties ar atbildību. Aicina atcerēties, ka Latvijas vārds starptautiskajā telpā ir vērtība. Vērtība ir grūti būvēt, bet sabojāt to ir ļoti, ļoti viegli. Mēs varam diskutēt par interpretācijām, par terminoloģiju, par īstenošanas mehānismiem, bet denoncēšanas solis kas būtu atsaukt mūs atpakaļ gadiem veidot uzticību. Tas nebūtu signāls par spēku vai neatkarību, tas būtu signāls par nepastāvību. Aicina Saeimu nepieņemt lēmumu, kas kaitēs Latvijas starptautiskajai reputācijai un pozīcijām, lai šajā jautājumā mēs spējam parādīt valstisku domāšanu un ilgtermiņu redzējumu. Gribu uzsvērt, ka mēs esam saņēmuši ļoti daudz vēstules no daudzām dažādām Eiropas organizācijām. Ziemeļvalstis ir savu ziņu devušas. Kolēģi, ieklausamies. Ejam pareizajā virzienā. Paldies!